ciešanas spēja dot daudz kā tāda, ko nespēja sniegt laime. Būtībā laime mums to atņem. Laime atņem visu, kas jebkad piederējis, visu, kas jūs jebkad esat bijis. Laime jūs izposta. Ciešanas baro ego, bet laime savos pamatos ir stāvoklis bez ego. Un tā ir problēmas būtība. Tieši tāpēc cilvēkiem šķiet, ka ir ļoti grūti būt laimīgiem. Nevienam nepatīk laimīgs cilvēks, jo laimīgs cilvēks ievaino apkārtējo ego. Cilvēks sāk izjust. Tad lūk kā, tu esi kļūst laimīgs, bet mēs arvien taustāmies tumsā, dzīvojam ciešanās un ellē. Kā tu uzdrošinies būt laimīgs, ja mēs visi joprojām esam tādās ciešanās? Laime ir visuma parādība, tajā nav nekā ārkārtēja. Koki ir laimīgi, laimīgi ir dzīvnieki, un putni, laimīgi ir visa esība, izņemot cilvēku. Būdams nelaimīgs, cilvēks kļūst ļoti neparasts un īpašs. Labrīt! Jauku tev šo dienu! Garākais laikam video. Čau!